Sveiki, es gribēju uzfilmēt vēl vienu video par papildu uzturu. Iepriekšējā video es biju pastāstīju gan par gēneru, gan par whey proteīnu. Kas ir kas, ja tur, teiksim, gēners bija domāts vairāk cilvēkiem, kas bija palielināt svaru, nu, teiksim, jaunieši iet uz zāli vai sporto, nu, teiksim, vai kaut kādas citas aktivitātes, un vajadzīgs ir vienkārši tas, lai masa drusiņi augtu, tad gēners būtu ļoti labs, un whey proteīns, tas noteikti labākais variants pēc treniņa, lai muskuļi varētu atjaunoties. Un, nu jā, principā tas whey proteīns, tie varianti, kad viņu lietot labākais ir pēc treniņa un no rīta. Nu, tīri pēc treniņa, lai uzreiz muskuļi varētu atjaunoties, lai tas būvmateriāls. Un no rīta, tā kā mēs esam tikko pamodušies, bijusi, teiksim, nakts, mēs esam gulējuši, un tādā veidā mēs varam ātri pacelt aminoskābju līmeni asinīs. Tātad ir šie divi komponenti, un bieži vien jautā, nu, teiksim, ja cilvēkam nesanāk paēst, ir kaut kāds konkrēts maltītes paredzēts, vai tur no rīta viņš nevar paēst, ir kaut kāda steiga, tur, vai arī darbā tur ir kaut kādas tur vizītes vai kas, un nesanāk aiziet normāli paēst, vai būt kaut kas tāds, ko viņš varētu, nu, teiksim, vai iedzert, vai apēst, vai, nu, kas to vairāk un mazāk būtu aizņemt īsāku laiku, bet viņš saņemt visas tās vajadzīgas uzturvielas. Tātad, gēneris noteikti būtu arī viens no variantiem, bet gēneris jau tomēr ir paredzēts, lai tās masa palielinātos. Tur ļoti daudz kalorijas, un nevienmēr tas visiem ir vajadzīgs. Nu, varbūt arī, teiksim, meitenes to negribētu, tā kā viņas gribētu noteikti kaut ko tādu, kas dod tās visas vajadzīgās vielas, bet nu, viņas neiedzīvotos, es saku, liekajos kilogramos, gramos vai, nu. Un tātad ir šie produkti, un tas, produkts, ko es gribētu šodien parādīt, ir tas noteikti daudz redzējuši, nav redzējuši, nu, Sinta 6. Tas ir, nu, principā, šis ir produkts, kuru var lietot visi cilvēki, principā, jebkurā laikā, gan sievietes, gan vīrieši, gan jaunieši. Un, kaut arī tas pats arī uz iepakojumu mēs skatāmies, tad te arī pat ir rakstīts, ka tas ir meal replacement or addition. Tā kā, nu, principā tas ir variants, kā papildināt savu uzturu, vai arī, teiksim, aizstāt kaut kādu konkrētu maltīti, teiksim, brokastis vai pa dienu. Viņi var arī lietot pēc treniņa, pirms treniņa, nu, principā, nav nekāda īpaša gadījuma, jo ar ko viņš atšķirās varbūt no tiem pārējiem produktiem. Tā ideja viņam ir ļoti līdzīga kā gēnerim, vienīgi gēnerim ir ļoti daudz ogļhidrātu, kas savukārt palielina to kaloritāti, un kalorijas ir ļoti daudz, un, teiksim, šeit ir ogļhidrāti ir stipri mazāk. Konkrēti, ja mēs skatāmies Sinta 6 vienu porciju, tātad vienā porcijā būtu 15 gramu ogļhidrāti. Nu, tas nav daudz, tas ir ok, no kuriem ir arī 5 grami šķiedrvielas. Tas ir ļoti labi, šķiedrvielas mums ir vajadzīgs, un bieži vien cilvēki neuzņem šķiedrvielas, nu, jo šķiedrvielas varētu no dārziņiem, no augļiem, arī, teiksim, no brūniem rīsiem, no uz pārslām, bet, nu, teiksim, whey proteīnā šķiedrvielas nav. Nu, un proteīns tie ir 22 grami, un, teiksim, tas proteīns arī ar ko atšķirās, viņam ir sastāvs ļoti dažāds, tas olbaltumvielas ir iegūtas no dažādiem avotiem. Te ir gan whey proteīna koncentrāts, izolāts, tad ir tas pats kazeīns, tad ir arī no sojas olbaltumvielas, tad ir olbaltumvielas no olām. Tā kā olbaltumvielas ir dažādas, un ko tas ietekmē vai ko tas dod? Tas dod to, ka katrai šitai olbaltumvielai, no tā konkrēta avota, uzsūkšanās ātrums ir arī atšķirīgs. Tātad viena var uzsūkties tur vējiņš var uzsūkties ātrāk, tad kazeīns noteikti vislēnāk uzsūksies, olbaltumvielas no olas būs tā kā pa vidu, un tādā veidā jūs organisms ilgākā laikā tiek apgādāts ar visām vajadzīgajām aminoskābēm. Pieņemsim, vējs uzsūcās ļoti ātri,
un bez mazliet tur 20-40 minūtēs, un tad apņemskāpju līmenis krītās, tad šis jau būtu tas variants, kas, nu, teiksim, jūs apgādās jau ilgstošākā laika periodā. Tā kā vēl viena piebilde ir tas, ka 106 manā skatījumā, un cik es esmu dzirdējis arī no citiem, ir principā viens no garšīgākajiem proteīniem. Tas nav mazsvarīgi. Cilvēks, kurš vēlas ieturēt konkrētu diētu, izskatīties labi, tad, ja viņam jāatsakās no saldumiem, nu, varbūt meitenēm, teiksim, tad šis būs ļoti labs variants, ļoti laba alternatīva, jo viņš ir tiešām ļoti garšīgs, garšas viņam ir dažādas, viņam tas sastāvs ir tāds biezāks, un, nu, protams, arī izdarot viņu radīsies tā sāta sajūta. Tā kā ļoti labs produkts, noteikti es ieteiktu viņu labāk nekā dažādus tur laktozes dzērienus, kas tā pazīstam kā visādi tur spēki. Nu, jūs ziniet, par ko es runāju. Un, jebkurā gadījumā, nu, teiksim, cilvēks, kurš rūpējas par savu veselību, un šis noteikti būtu daudz labāks variants, jo te ir visas vajadzīgās vielas iekšā, ko, teiksim, konkrēti cilvēkam vajadzētu uzņemt vienā maltītē. Jā, ogļhidrāti, te ir arī labie tauki, ogļhidrāti, šķiedrvielas un noteikti arī olbaltumvielas. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju arī pateikt. Ja ir kaut kādi jautājumi par produktu, droši varat man jautāt. Konkrēti šo 106 jūs varat iegādāties X-Power veikalā, Brīvības 106. Un viņš nāk gan šādā iepakojumā, kur tas daudzums te ir 2,2 kg. Ir arī mazāks tilpums, bet nu, lielais noteikti būtu cenas un daudzuma ziņā izdevīgāks. Nu jā, tā kā tā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet man, centīšos atbildēt, un paldies, ka noskatījāties.